Tā, mēģinājuši izskaidrot vēlreiz piemērus, kas mums bija stundā. Tātad A piemērs mums ir 5 faktoriāls mīnus 4 faktoriāls. Tātad praktiski sanāk, ka katrs mums ir jāaprēķina. Un 5 faktoriāls mums sanāk 120. Mīnus 4 faktoriāls ir 24. Un mums sanāk 96. B piemērs. 6 faktoriāls. Mēs varam uzreiz uzrakstīt, ka tas ir 720. Un atkal C aprēķinot mums ir 5 faktoriāls plus 3 faktoriāls. Tātad 5 faktoriāls mums sanāk 120 plus 3 faktoriāls ir 6, ir sanāk 126. Tā. Otrais uzdevums. A mums ir 3 faktoriāls reiz 3. Nevis reiz 3, bet dalīts 3. Tātad 3 faktoriāls praktiski ir 1 reiz 2 reiz 3 dalīts ar 3. Noīsinam trīniekus, paliek pāri divnieks. Skatīsimies nākamo. B piemērs. Mums ir 6 faktoriāls dalīts ar 5 faktoriāls. Tātad 6 faktoriāls mēs varam pierakstīt kā 5 faktoriāls reiz 6. Mēs to daram tādēļ, lai mēs varētu noīsināt, un mums sanāk, ka pāri paliek 6. C piemērs. Mums ir 8 faktoriāls dalīts ar 6 faktoriāls. Mums šo augšu varam pierakstīt, mums jāstāsta mēģināt pierakstīt caur to, kas ir apakšā, lai mēs varam noīsināt. Tas sanāk 6 faktoriāls reiz 7 reiz 8. Apakšā paliek 6 faktoriāls. Tātad mēs varam noīsināt un paliek pāri 7 reiz 8, kas ir 56. D piemērā, kas mums ir 3 faktoriāls plus 6 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāls. Atkal jāmēģina skatīties tā, lai varētu noīsināt, un kas mums sanāk. Tātad priekšā aiznesījuši 3 faktoriāls, apakšā man paliks 3 faktoriāls, un kas tad mums ir iekavās. 3 faktoriāls līdz ar 3 faktoriālu paliek 1 plus, un tagad 6 faktoriāls dalīts ar 3 faktoriāls. Mums paliek pāri 4, 5, 6. Šos mēs varam noīsināt, un kas mums paliek pāri. 4 reiz 5 ir 20, 20 reiz 6, 120. Tātad mums sanāk 121. Tā, tagad es jau uzrakstīju nākamos piemērus, bet tagad piemērs. Tātad mans uzdevums ir maksimāli noīsināt, lai paliktu vieglāks aprēķins, tā kā skatāmies, ko mēs varam iznest, vai es varu no šī un no šī iznest 9 faktoriālu. Jā, es varu. Iznesu pirms iekavām. Tad, kad es gribu no 10 faktoriālu iznest pirms iekavām 9 faktoriāls, paliek pāri 10 mīnus 1, jo 9 faktoriāls līdz ar 9 faktoriālu ir 1. Apakšā mums ir šis 9 faktoriāls, noīsinam viņu nost, sanāk 10 mīnus 1 ir 9. Tālāk mums ir 4 faktoriāls reiz 3 faktoriāls, sanāk 24 reiz 6 ir 164. Vēl labi kā piemēru. Un tagad arī jāskatās, kā mēs varam uzrakstīt šos te. Es apvilku šo kvadrātu, tos, kuriem es gribu skatīties, lai kaut ko noīsinātu. Un pasvītrošu arī šos, jo tos savā starpā gribu izteikt tā, lai es varu kaut ko noīsināt. Tātad 10 faktoriāls var pierakstīt kā 9 faktoriāls reiz 10 reiz tas 3 faktoriāls.
Apakšā es šo piecinieku varu izteikt kā 3 faktoriāls reiz 4 reiz 5. Un man ir šis 9 faktoriāls. Es to gribēju izdarīt tādēļ lai es varu noīsināt. Kas man paliek pāri? Es varu arī sareizināt, man sanāk 10, 20, jeb 1 otrā, bet es arī varēju saīsināt pirms tam. Šajā pēdējā, tātad pirms iekavām, es iznesīšu 3 faktoriāls, jo varbūt es varu iznest, ja patiesībā arī 4 faktoriāls. Iznest pirms iekavām man paliek pāri 5 reiz 3 faktoriāls plus 1 reiz 6. Jo 4 faktoriāls līdz 4 faktoriāls ir 1. Apakšā man ir 2, un tagad es arī mēģināšu 6 faktoriāls izteikt ar 4 faktoriāls reiz 5 reiz 6. Un es varu noīsināt. Tā, tagad pastīsimies no tā izteikšanas, kur bija tiem n-iem. Tā, es vispār n plus 1 faktoriālu, ko tas nozīmē? Tas ir n plus 1 reiz n reiz n mīnus 1 reiz n mīnus 2. Tie iet līdz bezgalīgi iet līdz virkne sasniedz 1. Un tad praktiski es arī to izmantošu, jo man vajag šo locekli, jo viņš mums ir šeit apakšā. Un tātad augšu es mēģinu pierakstīt kā n plus 1. Un tagad šo vietu es varu izteikt, mums ir skaitļu virkne no 1 līdz n reizinājums. Tātad es varu izteikt kā n faktoriālu. Apakšā man paliek šis n plus 1, un es varu noīsināt, manā gala rezultātā sanāk n faktoriāls. Tā, nākamais piemērs ir n plus 3 faktoriāls dalīts ar n plus 1. Un es uzrakstīju pilno n plus 3 virknes izvedumu. Tas ir n plus 3 reiz n plus 2 reiz n plus 1 reiz n mīnus 1 reiz n mīnus 2 tā līdz vieniniekam. Un kas man ir svarīgi šobrīd? Man vajag to n plus izteikt caur to n plus 1, jo tas ir šeit apakšā. Tātad es rakstu n plus 1 faktoriāls, un kas man šeit ir palicis? Tātad n plus 3, n plus 2. Apakšā man arī ir, tas paliek nemainīgi, n plus 1 faktoriāls. Uzvelku svītru, un es varu noīsināt. Man paliek pāri n plus 3, n plus 2. Atvēršu iekavas, ir n kvadrātā plus 5n plus 6. Trešais piemērs. Ļoti līdzīgi. Mums augšā ir n plus 2 faktoriāls, un apakšā ir iekavas n plus 1 un n plus 2. Es esmu uzrakstījis pilno virkni n plus 2 faktoriāls. Tātad ko tas faktoriāls nozīmē, ka mums ir visi elementu reizinājums. N plus 2 reiz n plus 1 reiz n mīnus 1 reiz n mīnus 2 līdz mēs sasniedzam vieninieku. Un kas man šobrīd ir svarīgi? Man šeit ir n plus 1 un n plus 2 elementi, kas ir šeit virknes pēdējie 2 locekļi. Tos es gribētu noīsināt, tāpēc es viņus augšā arī izrakstu. Bet man sanāk arī pārdomāt, kā pierakstīt šo te. Un tas ir no 1 līdz n visu locekļu reizinājums, tāpēc tas ir n faktoriāls. To es arī uzrakstu. Apakšā pārrakstu tās iekavas, kas tur mums ir. Noīsinu, un man paliek pāri n faktoriāls.